Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš. Lielā intervija. Harij, pirmkārt, liels paldies par pēdējo panākumu. Latvija iekļūst un arī apsveicam ar to, ka iekļūst 2026. gada Ziemas olimpiskajās spēlēs. Tas bija droši vien sezonas varbūt galvenais starts. Nu, galvenais, jā, protams, uz olimpiādu gribās tikt, bet priekšā tāpat sezonā nāk, tas ir noslēgums pasaules čempionāts, ka tur arī gribās labi nospēlēt. Bet ir tāda laba gandarījuma sajūta par labi padarīt darbu. Un puiši patiešām bija parādījis sev no profesionālās puses un bija ļoti motivēti šim turnīram. Kā jums izdevās komandu savākt vasarā? Tomēr katrs trenējās citādāk, viens aizbrauc klubos, viens vēl nav. Kā jums izdevās salikt visus vienā kulakā, jo mēs diezgan labi izskatījāmies? Savādāk, tas nav grūti, teiksim, ja? Nu, tur vairāk komunikācija, ja, lai klubu atlaiž. Jo, kā es jau minēju pirms turnīra, kad vairāk klubi, teiksim, savus iegribus mums rakstīja un teica, ja, kad atlaidīs spēlētāji tikai tad, ja viņš tur vienu spēli spēlēs. Citi klubi, ka vispār nevienu spēli viņam nedrīkst spēlēt, jo viņam tur arī franči ir izlasē, un viņi vienojušies, ka ne franči, ne mēs spēlēsim. Tad tur it kā piekrit uz vienu, teiksim, tā bija tā komunikācija, kas mazliet radīja problēmas. Bet es domāju, mums palīdzēja varbūt tās pavasara pasaules čempionāts, kad mēs varbūt nospēlējām ok. Mums bija vairāk uzvaras nekā zaudējumu. Mēs cīnījāmies līdz pēdējiem par iekļūšanu play-offos, bet play-offos mēs netikām. Un, teiksim, attieksme arī spēlētājiem bija mazliet pārmainījusies kaut bronzas medaļas uz slikto pusi. Ja? Nu, mazliet tāds, tā kā vēl joprojām atmiņās dzīvojām. Bet izgājām cauri, teiksim, ar visai labu spēli, bet bez kaut kādu lielumu. Ja? Un tad vasarā satiekoties, tad mēs, teiksim, ka pārnēja spēlētājiem, teica, nu, tā jūs redzat, kā tas ir, ja tu neesi pilnībā koncentrēts. Ja? Tu ātri atkrīt atpakaļ. Ja? Ātri atkrīt un vairāk tu nevari sasniegt to līmeni, ko gribēji. Kaut arī pasaules čempionāts, kad bija pavasarī, bija viens no pēdējo 10 gadu laikam spēcīgākais laikam. Mēs arī pašā čempionātā sevi labi pieteicām. Ja? Slovākijas uzvara. Jā, tāpēc es saku, un līdz pēdējiem mēs varējām cīnīties, un mums bija jauns sastāvs, jā, mums daudz spēlētāji, kas nebija iekšā. Bet tas miksējās tā, ka tā bija jūtam tā attieksme mazliet tāda, nebija tā sakoncentrētība. Un tagad, kad mēs vasarā tikāmies tur individuāli spēlētājiem un sazvanījāmies, tad es teicu, ka jāmaina atpakaļ. Ja nē, tad es mainīšu sastāvu. Tad ņemsim kaut ko citu, ņemsim kaut ko jaunu, perspektīvu un tad tie puiši, kas sabrauc atkal atpakaļ, bija atkal jūtams tas azarts, tā koncentrētība, tā profesionāla attieksme bija augstā līmenī. Turpat nevajadzēja nevienu neko motivēt. Tajā olimpiskajā atlasēs tā specifika bija, ka 4 dienās bija 3 spēles, pirms tam ļoti īsts sagatavošanās cikls, tātad tikai no 19. augusta. Tur nepilns 10 dienas jūs varējāt gatavoties, plus neoficiāli zinu, ka daži gatavojas jau no 11. Tā bija? Jā, kā puiši jau tie, kas klubos, viņi jau no 1. augusta. Jā, bet es domāju, kā izlasē bija iespēja mēs šeit tādā būt ziņā, kopā. Jāsaka paldies arī federācijai, ka viņi nāca pretīm pret visām mūsu iegribām. Ja, jo, ja mēs sākam 19. tad priekš kā mums tur sāk 12. Ja, ar jaunajiem, kas it kā varbūt pat sastāvā netiks, bet tie ziemeļamerikāņi bija šeit. Viņam jātrenēs tā, viņi meklē katrs pa savam, kur var iet paslidot, un vai pats individuāli, vai piesakās kaut kādām amatieru komandām, un tad mēs domājam, ka mēs paņemsim ledu, lai cik tie spēlētāji ir. Mēs visi trenēsimies, un tieši Artūrs Šilovs arī visu vasaru bija vasarā, un viņš jau kopš jūnija individuāli trenēs, kur jaunie gāja viņam mētāt ripas, un tā kā viņam bija vajadzīgs tas ledus, un tāpēc jā, tas treniņu process bija garāks, un, teiksim, tas arī mums palīdzēja varbūt tās arī tie puiši, kas bija šeit, viņus tā kā mazliet ievilkt tādā formā, jā, jo tie pārējie, kas atbrauc, viņi jau savos klubos bija izgājuši. Tur vairāk balstījās, teiksim, uz attieksmi un uz saprašanu.
mēs tagad skatāmies, tad tomēr tā bija, psiholoģiskais pārbaudījums pēc tās bronzas pasaules čempionātā. Komanda sāka domāt kaut ko citu par sevi. Es biju dzirdējis, ka tādas baumas ir, bet... Tas ir iekšēji, tad varbūt tas ārēji to neviens nepamanīja, bet tā kā es zinu, kā tas bija pirms, un es redzu, kā tas ir tanī laikā, es jau visu laiku, katru dienu mums ir tā, ka mēs savācamies ir īsti sapulcs 5 minūšu, tā kā sasveicināšanās, un es visu laiku atgādināju to, ka dzīve iet uz priekšu, ka mēs nedzīvojam veciem lauriem, ka mums jākoncentrē, bet tādā pašā laikā, laikam katram ir jāizdzīvo tas. Nevar vienmēr iet kalna augšā, vienmēr tāds kritums ir, un mums tas kritums bija tāds minimāls. Minimāls kritums, kurā, es domāju, ka vismaz pēc šī kvalifikācijas redzēju, ka puiši saprata, ka tomēr var samainīties uz labāku pusi, un kā mēs redzējām, man ļoti patīk dinamika, man ļoti patīk attieksme vispār, tas komandas darbs, kad, tomēr pirmo reizi, ka mēs aizvedam turnīru, pārliecinoši apspēlējot pretiniekus. Jā, visas 3 uzvaras, un tā izšķirošā spēle pret Franciju, kas sākās ļoti neveiksmīgi ar vārtiem jau pirmajā uzbrukumā 20. sekundē, un kas bija patīkami, kas ir varbūt mūsu vispār sporta psiholoģija, ne tikai hokejā, netipiski tā ļoti labā, spēcīgā atbilde, ka nevis nobīstās no tas, kas ir noticis, bet ārkārtīgi drosmīgi iet uz priekšu, izdara pareizas lietas, sasniedz rezultātu. To, ka komanda mums bija saliedēts, bet tas bija jūtams. Un reizēm vismaz vēsture rāda to, ka tie pirmie vārti vairāk nospēlē negatīvi nekā pozitīvi. Kaut arī mēs tad, kā pirmā spēlē pret Slovēņiem, arī iemetām visai ātras vārds ar pusotru minūti bijām nospēlējuši. Jo tas, vismaz hokejā, man liekas, ja ņem statistiku, tad ļoti bieži, kad tie, kas pirmie uzreiz tik ātri, pirmā minūtē gūst vārtus, tad to spēli pārsvarā zaudē, jo tas ir tā kā tu uzreiz atslābinies, tev liekas, mēs jau 1-0 vadībā, viss jau tā kā darbs ir padarīts, un otrs mazliet tas otrs motivē, var arī salūst, var pēkšņi uzreiz otrie vārti nākt, un tad ir ļoti grūti no 0-2, un kad neviens treneris negrib uzreiz ielaist pirmajās sekundēs, bet es runāju vairāk par statistiku, to, kad tas 0-1 tev varbūt tās mazliet noņem to sasprindzējumu nos, ka tu zini, viss man jau jāatspēlējās. Un es jau vienmēr saku tā, ka jebkur spēlē tu vinnēt, tev viens ir jāiemet. Un tad, kad ja tu esi 0-1 pa slikti, tas nav vēl nekas. Jo tev tas pats, tas vien vārti tevi ir jāiemet. Un tad, ja tu pie 0-1, 1-1 iemet, tad vēl joprojām tu vari spēlēt. Tā kā tas ir sevi stājas nolicis vienmēr, ka tā nav traģēdija un tu vari spēlēt tālāk. Un sanās tā, ka tā bija pirmā maiņa praktiski, un pārējie vēl nebija izgājuši laukumu. Mēs tā mierīgi tam tikām cauri, teicām, ka mēs sākam spēlēt, kanāli kādas aizgājas, mēs zinām, ko mēs darām, un mēs zinām, kas mums jādara. Par pasaules čempionātu, ja atgriežamies, tā Slovākijas uzvara bija tiešām spilgta, un tur bija dramatiskas spēles gan pret Poliju, gan Franciju, kur bija papildu laika uzvaras, bet tas izšķirošais mačs sanāca pret Vāciju. Izšķirošais bija pret Ameriku, jo mēs Ameriku vinnētu. Jā, arī, bet Vācijas spēle arī bija, un mēs ļoti smagi zaudējām to maču. Treneriem ir atbildes, kāpēc tas tā notika? Jā, ir vairāk faktori. Jo pirmkārt tas, ka vācieši bija atpūtušies, un mums pirmo reizi pasaules čempionāts pagājušajā gadā bija 3 dubultās spēles. Mēs vēl izgājām cauri, Latvijas vēsturē vēl nav bijis, Latvijas hokeja vēsturē. Pasaules čempionātās mums ir 3 dubultās spēles. Tas ir 5 dienās, tev ir 4 spēles. Tātad mums bija 3 spēles. Tas ir hokejā nenormāli īstenībā. Un tur mums ir 5 dienās 4. Un tas tevi tā kā mazliet nospiež jau. Un 64. spēle tev, ka nāk klāt, tad ir it kā liekas, ka tu esi pacelāts, 3 spēles uzvarēts, un tu domā, ka vajadzētu arī 4. Bet mēs atceramies, ka Rīgas čempionātā, ka Kazahi apspēlē Slovākus arī papildu laikā izlikās visu nākamā. Mēs tādā dienā atpūtāmies, un mēs izgājām pret Kazahiem. 7-0, Jā, 8-0, man liekas, mēs apspēlējām. Tā kā tas faktors, varbūt tas nogruma faktors, mazliet viņi arī nospēlēja lomu. Un tādā spēlē negāja. Nevienam negāja.
Ja. Tur viss krita arī iekšā, ko viņi met. Ir un vārti arī krita, un nevar pārmest vārtsargiem, jo vārtsargi tomēr tā ir pēdējā robeža. Vienmēr jau saka, ja tu ielēji, tad tu esi ielējis, ja, bet vārtsargs arī cilvēks. Ja. Un tā kā mēs ar Kristapu pārunājām, viņš teica, ka viņam tā drošības sajūta bija tik liela, ka viņš pazuda laikam varbūt mazliet koncentrācija, ja, jo pirms tam nostāvēt sausā spēli uz 0 Kazahiem. Viņš saka, man likās, ka man vispār vairāk dzīvē nekad vārds neiemetīs. Ja? Un pēkšņi tur tāda vieglas metienas un it kā ielaid vienu. It kā es saprotu, ka viņš ir ķerams, ka viss ir kārtībā, bet kāpēc viņš izgāja cauri, viņš saka, pašam nav tas. Ja? Un tad tu jūti, ka tā koncentrācija mazliet pietrūkst, ja? Tā reakcija pietrūkst. Un tas viss tā kā aizgāja, it kā gribās tā kā iet atspēlēties un tad atkal pretuzbruk un atkal veiksmīgs metiens. Un tad tas viss tādā, jā, tā bija neveiksmīga vienkārši diena mums un spēle, bet tas ir vienmēr mums mācība uz nākotni, ja, ka tādas spēles viņas ir. Viņas kaut kad vienmēr atkal, laikam, parādīsies, no tā nevar izbēgt. Un vienkārši jāsacina, ko tādā brīdī darīt, jā. Kāpēc hokejā ir pasaules čempionātā tik daudz spēļu tik īsā laikā? Jo, pieņemsim, ja mēs skatāmies futbolu, pasaules kausa spēlē mēnesi. Jūs divās nedēļās nedaudz vairāk izraujat pilnīgi visu. Citās 2 nedēļas ir ielīdz tie rāmi, jā, un viņi no tiem rāmiem neiet ārā. Laikam, futbolā tomēr peļņa un, teiksim, finansiālais ir 100 reizes lielāks nekā hokejā, jā. Un viņi var atļauties to visu izvilkt. Tādā ziņā hokejā ir rāmi, ir tās izmaksas laikam, tas ir izreikinās to, kad šī laiks brīdī ir jāizspēlē tas čempionāts, jā, jo pa lielam jau, viss jau balstās uz to, kad ceturtdaļfināli, pusfināli un fināli, ja tās kvalifikācijas, tās top komandas, viņas tāpat tās vienmēr tā kā, it kā tiek tālāk, un man liekas, tie organizatori sevišķi nepievērš uzmanību, kuram cik sarežģīts grafiks ir bijis, jā, jo tur pēc rangu lists viņam galvenais tās top komandas, teiksim, dabūna to savu atelpu, jā, bet tie, kas pienāk klāt, viņi vienmēr, tas grafiks nevienmēr ir parocīgs. 23. gads Latvijas vēsturiskā medaļa ar absolūti nereālu līmeņu hokeju, ko Latvija demonstrē. Tas ir visu laiku labākais Latvijas izlases hokejs. Es domāju, tieši ceturdaļfināls ar Zviedriju, pēc tam pusfināls ar Kanādu, pa 3. vietu ar Ameriku. Es domāju, ka tas bija kā pats hokejs, tas bija raksturs. Tas bija labākais rakstura īpašības, ko mēs esam rādījuši, man liekas. Vismaz, es kā kopš vadīju, man grūti komentēt tās spēles, kur Latvija spēlēs, kur es neesmu bijis klāt. Jā. Ir arī bijušas uzvaras, bet tur jau vairāk raksturs. Jā. Mēs jau neapspēlējām Zviedrus tehniski, mēs neapspēlējām viņus. Viņi mums 3 reizes vairāk pārmētāja, rības kontrolē, visur viņi bija pārāk. Jā. Bet tieši raksturā, pašaizliedzībā, teiksim, tā niknumā, mēs parādījām, ka var arī tā vinnēt. Ja būtu play-off spēle, piemēram, no 7 spēlēm 4 vajadzētu vinnēt, es nezinu, vai mēs varētu Zviedrus 4 reizes vinnēt, jā. Bet viena spēle čempionātā, teiksim, tas ir tas, kas tevi tā kā motivē. Pēc ilgiem laikiem mēs atkal bijām, teiksim, ceturtdaļfinālā, tas arī mūs motivē, jā. Mājas tribīnes. Daudz faktoru bija, kas mūs tā kā spieda uz to, ka mums jāparāda labāk, jā, un Zviedri atkal neapmierināti, ka viņi sakarā to, ka čempionāts notiek Rīga, Tampere, viņi tur ieņemot 2. vietu, kur normāli 2. vietā paliek mājās, viņiem jālido pēkšņi uz Rīgu. Bija daudz faktoru, kas tā kā mums palīdzēja mazliet, mūs motivēja vairāk, jā, un Zviedris atkal demotivēja. Un tāpat tās spēle pa bronzu, ja pirms pusfināliem, ja viss runāja, ka pa bronzu spēlēs Latvija, Vācija, ja, un te pēkšņi amerikāņi, tas atkal mums deva tādu baigo motivāciju, ja, kad, wow, mēs ar amerikāņiem spēlējam, ja, kur atkal, diez vai kāds tic, ka mēs varam amerikāņus vinnēt, ja, ceļš pa medaļām, ja, un tas atkal mūs tā kā radīja, tā kā lika sakoncentrēties un pateikt, kāpēc gan nē, mēs taču arī varam to, ja. Jo es domāju, ja mēs būtu ar vāciešiem spēlējuši, tā spēle būtu krietni nervozāka un varbūt ne tik skatām, kā tas bija ar amerikāņiem.
tas bija fenomenāli. Arī tā intensitāte, ko jūs varējāt piedāvāt visu spēli, nelūza Latviju trešajā trešdaļā. Zem tās, tomēr NHL izcilāko spēlētāju, kas bija Amerikai, bija ļoti labs sastāvs tajā čempionātā. Tas bija top līmenis. Mēs labi sagatavojamies, bet savu spēlēm arī gūstu to pārliecību, ja, un tad arī tu jūti, ka tas viss aiziet. Tas treniņu process bija ļoti labi izveidots. Kaut vai pagājušajā gadā mēs arī uzskatām, ka mēs pēdējos 2 gados mēs neatpaliekam vairāk ātrumos no komandām. Mums tas ātrums ir, asums ir. Mans uzdevums galvenais visu laiku viņam piespiest to hokeju spēlēt. Jo puiši, kad aizbrauc klubos atpakaļ, klubu hokejs viņš ir savādāks, viņš ir sezonas garš. Un tev sanāk pretī spēlēt pret vājām komandām, un tev ir vairāk brīva laika, un tu vari vairāk, brīvāk spēlēt. Un es domāju, ka arī treneri tajā brīdī nespiež tev to agresivitāti katrā spēlē rādīt, ja, ka viņš redz, ka var iziet arī tikai uz tehniku. Ja. Un piemēram, tāpat spēle kaut arī pret tiem pašiem Ukraiņiem, ka mēs bijām, it kā tā kontrola mums ir liela, visi, ja, bet tā pazūd tā agresīvi vārdu priekšā, jo tajā brīdī tu vari kontrolēt, tu vari visu apkārt, bet reāli momenti tev nav, ja, un tad tu mēģini visai piespiest, kad vajag mainīt to hokeju, vajag mainīt. Uz vienu spēli to var izdarīt, uz 2, ja, bet čempionātā, kad tu spēlē savos klubos, tas ir, ka viņš tā ieietas un tu jau sadali katru komandu, kā tu spēlēs, ja, šitie nāk top komanda, pret šitiem jāsaņemās, šitie vājie, tur var ar vienu kāju apspēlēt, ja. Un reizēm sanāk tās sensācijas, ka tur pēdējā vietā apspēlē kaut kā tur favorīti, jā, jo vienkārši tie nav gatavi. Tā kā tas ir tas, ko gribās redzēt arī turpmāk no Latvijas hokejas. Viņš ir ļoti ātrs, ļoti aktīvs, tāds, agresīvs, kas patīk skatītājiem skatīties. Jā, tā intensitāte ļoti laba, un tas tiešām aizrauja cilvēkus, un jūs izpārdodat spēles pat pret komandām kā Ukraina. Kā pirms čempionāta Norvēģija, piemēram, bija Rīgā. Tas bija aprīlis, maijs šī gada. Tas tikai pierāda to, ka hokejs varbūt līdz ar to, ka ir laba infrastruktūra, ir šī arēna, kas ir moderna arēna, kas ir pasaules līmeņa arēna, plus jūsu labais hokejs, tas patriotisms, panākumi, tas viss ļauj kopā salikt to, ka izlase ir izpārdota, tam jābūt mērķim noteikti. Tas viss kliekās kopā. Saka, puiši ierodās šeit, šī te halē ierodās ar ļoti lielu baudi, kā mēs redzam, šeit viņi visi ir. Ja. Un tas jau liecina to, ka viņi ierodās pat līdz 2 stundām pirms treniņa sākuma, ka viņi te brokastos sēž, ēd, runājās, te anekdotas stāsta, skatās NHL apskats, ja, kad tas ir pavasarī, visu laiku te notiekās tā kā, visu laiku kaut kāda kustība ir, ja. Un tas ir forši, un tas jau pāriet arī tev, tad jātieši jaunie, kad ienāk iekšā, viņi redz, tur ir labi, es arī gribu būt tur, ja. Un tāpēc arī šis gads, šī kvalifikācijas turnīrā mēs pieslēdzām, mums bija 5 studenti, kas paralēli visu laiku bija līdzās, jā, viņi pēc katrām spēlēm bija ģērbtuvē, viņi trenējās paralēli, tai komandai, ko mēs pieteicām. Man gribās, lai viņi sajūt to, kas viņus gaida nākotnē, un lai viņiem tas mērķis ir tiekties uz šejien, jā. Citi bija apostījuši, citi bija jau viņi visi nospēlēja pret Dāniju savas spēles, viņas redzēja, kā tas ir, ja. Un tās mazās nianses viņas jau saliek visu kopā. Tā attieksme no visas, kāda mums ir attieksme pret visu un kāda pret tevīm, tāda jau tev būs kopējais rezultāts, ja. Tā kā visi ekipējumi, menedžeri, ārsti, dakteri, visi, ja tu redz, ka viss ir, augstā līmenī, tad arī tu jūti, ka tu neesi aizmirst, ka par tevīm jebkurš domā, ja, un tas ir svarīgi. Vēl par 23. gadu, tas ir tik unikāli, ka gribas runāt vēl un vēl par Šilovu. Es zinu, ka jums nepatīk nevienu izcelt no spēlētājiem, bet tas, ko izdarīja Šilovs, tas, ko izdarīja Balīnskis, vēl daudz puiši, tas ir tāds vienreizējs, to var atkārtot? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka puiši viņi nobriest, jā, un es domāju, ka Artūrs varbūt tāpēc šitas gads varbūt sanāca daudz jau. Es, kad palasīju tos komentārus, kad es mēģinu sevi
nelasīt, jā, lai sevi netracinātu, jā, kā tur paši ilorās. Nu, ko tad viņš tur var būt pārstāvots no 4 treniņiem? Jāsaprot, tie vārdsargu treniņi. Un vārdsargu treniņā ir, jā, es vienkārši tā mazliet paskaidrošu, kā tas ir. Ja ir vārdsargu treniņš, tad ir 3 sekundēs tev tiek izdarīt 3 metieni pa vārtiem. Un tie 3 metieni tiek izdarīti dažādos leņķos un dažādos stūros. Un vārdsargs vienkārši tā kā kaķis lēkā pa tiem vārtiem. Ja? Un tas tiek atkārtots pa 10-11 reizēm. Un tādu vingrinājumu ir 7-8 vingrinājumu stundas laikā. Tā kā tas vārdsargs beigās viņš ir izspiests. Ja? Spēlētājiem tas ir mazāk, ja? Jo nostājas spēlētāju perimetru vārdsargu treneri vienmēr saliek, no kuriem leņķiem tiem īstamiem metieni ir. Ja tev, piemēram, no viena leņķa tev met tuvā 9, tev jāķer nākamais metiens pēc sekundes, tev ir no otras stūra pa apakšu, tev špagatā jākrīt ir, ja? Un pēc tam vēl no aizvārds viens nāk ārā. Tas ir, tev ir tāda koncentrācija, tāda reakcija visu laiku jātrenē, ja? Un ja tu to katru dienu dari, kaut te pa stundai, ja? Plus vēl viņš iet visu laiku zālē papildus, ja? Tā ir ļoti liela slodze. Un sevišķi vārdsargiem, kā Artūrs jau pieminēja, ja, ka tā ir tas vārdsargu, teiksim, stils tā ir ļoti biedri. Viņi visi lieli, visi gari lieli, viņi ļoti daudz uz ceļiem sēž. Arī tie kājaizsargi tā ir uztaisīti tā, ka uz ceļiem viegli sēdēt. Ja tie metieni ir palikuši spēcīgāk, asāki, un tu vairāk nevar tik ātri noreaģēt. Un tiem ceļiem tu visu laiku krīt un atsit viņus. Ja. Un tāpēc sanāca, jā, tā bija tāda mazliet pārslodze. Bet Artūrs, es domāju, tas bija uz tā pamata, man liekas, kad pēc bronzas medaļas aizbraucot viņš uz NHL, ja, kā mēs atceramies pirmā spēlē, viņš NHL apdegās mazliet, viņš tur 8 gols ielaida vai kaut ko. Es domāju, viņš iekšēji laikam padomāja, Vances, es pamaz trenējies, man vajag sagatavoties labāk, redz, kā es atbraucu uz šeit, uzreiz man atmet uzreiz atpakaļ, ja, un gadu laikā tu visu laiku tiecies, tu it kā pievelc to klāt atkal, ja, atkal gada beigās NHL tu parādi to pašu sniegumu, to, ko viņš rādīja pasaules čempionātā. Pēc idejas pagājušu gadu viņš jau atkal nospēlēja tādā pašā līmenī, kā bronzas medaļā. Vienkārši nospēlēja klubā. Un šī vasara, tāpēc viņš, es domāju, sevi samainīja, ka viņš saprata, ka viņam vajadzīgs vairāk strādāt. Un man liekas, tā kļūda, varbūt tās arī mēs mazliet palaidām to, ka mums vajadzēja viņu piebremzēt. Jo, kad Artūrs jau viņu piebremzēja, Artūrs viņu aizsūtīja tur uz 2 nedēļām, lai viņš brauc atvaļinājumu, atpūsties, jo viņš vispār par to negribēja darīt. Viņš bija katru dienu iet un trenēties. Ja. Tāpēc, bet tas atkal tā ir dzīves pieredze. Es domāju, ka tagad viņš saprata to, ka arī pa daudz arī nav labi. Ja, kaut vai it kā fiziski tu iekšēji tu jūties labi, kā viņš teica, viņš bija top formā. Ja, bet, teiksim, ka tev pārslos, tad tev nebija jau noguruma fāze. Ja? Tā bija vienkārši tāda, kā, es saku, trauma, ja, kas tev mājas 100%, teiksim, koncentrēties un reaģēt. Bet es domāju, ka viennozīmīgi viņš vēl augs un augs. Un tā pieredze, tikai caur sevi tu gūsti to pieredzi, kur tev pielikt, kur tev atlaist, kas tev vēl vajadzīgs ir. Ja? Tāpēc es domāju, ka Šilovs viennozīmīgi arī šogad bija nospēlējis savu to līmeni NHL, ko viņš gadu iepriekš rādīja bronzas medaļā. Tas bija arī ārkārtīgi būtiski pēc tā atkritiena, kas viņam bija NHL sezonas sākumā, ka viņi nosēdināja tur pilnīgi tā, ka spēlēm nepieteica, un viņš tur arī fanklubā spēlēja. Bet tas, ka viņam sakrit tā, ka tie vadošie vārdsargi notraumējās, Vancouverē playoffā, un ir Artūram iespēja. Un viņš nevis to iespēju nomet zemē un apdedzina pankūku, bet viņš paņem un parāda, ka viņš ir viens no spilgtākajiem playoff vārdsargiem pagājušajā sezonā, pasaules labākajā līgā. Tas ir fantastiski. Un tā viņa nosvērtība, ne, tā gatavība un ticība sev, ka viņš turpina. Artūrs ir darba holiķis, jā. Tas ir jāatzīst, un tas jau viņam, teiksim, tā ir viņa priekšrocība, jā. Ja viņam sezonas sākumā varbūt neizdevās, es nesaku, ka viņš netrenējās, viņš jau laikam trenējās. Tā sanāk, tās draudzības spēles ir tā, ka komanda jau reizēm arī nepalīdz, jā, jo viņi arī gatavojās un tās cik tur 7 spēles, laikam NHL ir atļauts maksimums tās sagatavošanās spēles viņiem. Reizēm viņi spēlē tā, ne priekš vārdsargu, tik priekš sevs vairāk, jā.
Un tev atmet atpakaļ, bet priekš nākotnes varbūt tas pat pa labi ir. Ja viss aiziet pārāk smuki, nostāvēt tur, tiktu iekšā un tev svaidīt, un tu būtu uz tāds robežs, tu nezini, kā tas ir. Reizēm tas atkritiens atpakaļ tevi tā kā liek saprast, nē, tas netiek, nedara. Ja. Man vajag samainīt sev vienalga, kā komanda spēlē, koncentrēties. Ja. Un tas iespējas jau mēnā, atceramies Artūru Irbi. Artūrs arī bija otrais vārdsargs. Sudraba medaļā, kad 88. gads, jā. Viņš bija otrais vārdsargs, un tas bija pirmo reizi, kad izdomāja play-off sistēmu. Padomju čempionātā, jā. Pirms tam bija vienkārši regulārs čempionāts, un tā bija tā, ka mēs tieši nospēlējām to, kā teikt, kvalifikāciju. Pirmās 8 komandas kvalificējās, un tad bija atkal no jauna, no nulles izspēlējās 2 riņķi, 8 komandas savā starpā. Ja? Un mēs iekļuvām ar pēdējo spēli, izbraukumā mēs iekļuvām 8. Ja? Mēs bijām pārliecināti, ka mēs netiksim iekšā. Un tādā brīdī, kad mēs tikām iekšā, tieši, man liekas, Vitālijs Samoilovs atbrauc no Olimpiādas, viņam bija kaut kāda trauma vai kaut kas bija. Un mēs zinām, ka mēs esam iekšā. Un tādā brīdī jūs zināt, lai jaunais stāv, kā viss. Mēs kā 8. iegājām, 2 riņķi, pacelsimies kaut kur, varbūt tās augšā, elitē mēs esam. Es domāju, visiem bija tā doma, gan jau to vietu, mēs kā vienmēr Rīgas Dinamo, teiksim, visus gadus tā vieta bija 4-5, ja. Reizēm 6. vieta, tas bija mūsu līmenis. Tas bija fantastiski tajā hokeja līmenī. Un Artūrs kā iestājās, tā viņš paņēma ar 1 uzvaru, 2 uzvaru, 3 uzvaru, 4. un viss, viņš vairāk savu vietu neatdeva. Tu biji blakus Irbem toreiz, katru dienu jūs komandas biedri, labi draugi jau no bērnības jūs kopā esat spēlējuši daudz. Ja tu vari viņu salīdzināt ar Artūru Šilovu, Artūrs Irba arī bija milzīgs darbaholīgs, perfekcionists, sākot ar treniņu procesu, savu inventāru sagatavošanu, ekipējumu, attieksmes ziņā. Viņi ir kaut kādā ziņā līdzīgi, vai tomēr ir tie pilnīgi atšķirīgi cilvēki? Nē, līdzība jau laikam ir tā attieksme pret darbu. Es domāju, ka vienkārši katram laikam ir savu attieksmi. Ja? Tagad jau pieejams ir viss. Tu vari individuāls treniņus ņemt, tu vari individuāli treneri ņemt. Tu vari programmu sastādīt, tu vari pareizi baroties, tu vari ieturēt kādas tev tās diētas vajag. Viss ekipējums tev ir pieejams, ko tu gribi, ja tev vajadzīja treniņos, tur kaut kādu metē. Tas agrāk nekas nebija. Vispār nekas nebija. Ja. Tur jau ir tas fenomens, kad agrāk tas ir tu caur sevi. Tu pats, teiksim, sev to ceļu izsīts bez nekādiem, teiksim, papildīju rīkiem, ja? Un es nekad neaizmirsīšu, ka mēs ar Artūru trenējāmies. Artūrs jau bija NHL aizbraucis, un es 1. gadu taisījos braukt, tas bija 92. gads laikam. Un man aizliedz trenēties Latvijas izlasē. Vasarā jau agrāk bija tā, ka, federācija tā kā apmaksāja Latvijas izlasē treniņus, ka varēja trenēties. Un tad mēs ar Artūru 2 tā trenējāmies, un viena no treniņām bija, viņš dzīvoja 16 stāvu mājā Mežciemā. Un mēs vienmēr 8 no rīta, kad cilvēki vēl nav pa trepēm, mēs treptelpā, mēs skrējām sērijas no 1. līdz 16 stāvām augšā. Dažādos lecienos, tur caur 2 pakāpieniem, caur 1, tur katru pakāpienu, sprintiem, atmuguriski, sāniski, pa tām trepēm. Oļegs Naruks vēl arī piebiedrojās pie mums. Un tad mēs tāpat ar Artūru katru dienu, viņš teica, ka NHL tur vajagā izturība vajadzīga. Un mēs katru dienu, es biķernieku trasē 5 km skrēju. Katru dienu. Es biju tā ieskrējies, kad sākumā man bija ļoti grūti, man skriet vispār nepatīk. Un beigās es biju tā ieskrējies, kad man likās, ka tas ir nospļauties. Tas ir tā kā aiziet 5 km, kas tur ir. Un tā kā aizbraucu uz NHL, tad nekas tāds nebija. Teiksim, tests, vismaz, kad es aizbraucu uz Monreālas nometnē, vispār nekāda testa nebija. Bet es biju labi sagatavojies. Par NHL tu esi nospēlējis 8 spēles. Jā. NHL, bērnībā droši vien augot padomju laikā par NHL diez vai kāds baigi domāja, ka viņš tur varētu spēlēt. Droši vien mērķi bija spēlēt. Jā, laikam mērķi tādā laikā bija Rīgas Dinamo.
Jo mēs, kā puiši, gājām skatīties Rīgas Dinamo, Skrišana Barodiņas vecā sporta pilī, mēs tur stāvvietās augšā stāvējām, vienmēr likās gribās to piedzīvot, ka tur tāpatās, jo mums jau tā Latvijas publika vienmēr dziedāja un skandinājas tos sarauju un visu, un tie bija fantastiski mirkļi, ka mēs kā bērnu komanda, mēs gājām skatīties tām spēlēm, un jā, tādā laikā tas mērķis bija Rīgas Dinamo, tad nebija tāds NHL un kaut kas tam līdzīgs. Nu labi, un Latvija atgūst neatkarību, un tev parādās šī iespēja, tu esi tajā līmenī, ka tevi grib. Tev interesanti, ka tevi nodraftē 2 reizes, tad ir 88. gads, vienreiz, un pēc tam 90. gados vēlreiz. Kā tas varēja sanākt? Nu, tas ir tā, ka ja tu pirmajā draftā tu nenospēlēji nevienu spēli NHL, jo tā kā nodraftēji, es uzzināju tikai pēc 2 gadiem, vispār es esmu nodraftēts, un informācijas nebija nekādas. Tas bija tad, kad tās supersērijas sākās, kad mēs izcīnot to sudraba medaļu. Mēs sākām braukt uz Ameriku to supersēriju, un tad kaut kur pazibēju, es ar Ulvu Katlabu dzīvojām vienā numuriņā. Un Ulvs, tā kā viņš angliski labi mācēja tādā laikā, viņš teica, zini, tur pa kaut kādiem draftiem runā, ka tu tur esi nodraftēts, ka tu esi pie... Es saku, kas tas tāds ir, zini, kā mēs sēdām spriedelējām, jā, viņš saka, kā tad tu pie tās komandas varētu spēlēt un tā. Nu, bija interesanti, jā, bet arī sanāca tas laiks, kad es nebiju nevienu spēli nospēlējis, un pēdējā gadā es aizbraucu tomēr uz Monreāls nometni. Un, jā, man liekas, ka es būtu ticis varbūt sastāvā, jo es izgāju visu nometni līdz pašai pēdējā dienai, un tad, kad es jau sāku teikt, ko man darīt, jā, jo palikus bija nedēļa līdz sezonas sākumam, it kā tu jau sāc ar pirmo komandu trenēties. Un es aģentam saku, ko, es gribētu ģimeni, lai brauc, es saku, kāds tālākās tās rīcības ir, jā. Un tad burtiski tas bija, man liekas, cik es atceros, tas pat mazāk pa nedēļu bija, kad kluba vadība pateica, tā kā mēs esam iepriekšējā gadā Stanley Kausu izcīnījuši, tad pirmā sastāvā mums vietas vairāk nav, un farmā mums ir pietiekami daudz spēlētāji, kas varēs aizvietot. Un man bija 24, un tad viņi jau tā teica, ja būtu jaunāks, tad vēl mēs tā kā izskatītu. Tas ir 92. gads. Jā, viņi saka, tā kā viņi saka, tad mēs vēl izskatītu to variantu, zin, kā tev piedāvāt līgumu, bet, vismaz tā man aģents pasniedz, jā. Un jā, tā es braucot iekarot profesionālu karjeru, kļuvu par namsaimnieku Amerikā. Jo nebija vairāk ko darīt. Teiksim, man, kā namsaimnieku, jā, tas, kas palīdz sakopt kaut kādas teritorijas un izkaut ko, jo savā tādā laikā jau nebija tā, ka tu tās biļetes var mainīt, un turp atpakaļ biļeti, man vēl mēnesis bija laiks. Un ļoti labi man Amerikas latviešu uzņēma, tas ir Kanādas latviešu. Un tā kā man bija jāpamet Monreāls, teiksim, tā bāze un kur palikt, tad man jāapsaka, liels paldies latviešiem, ka viņi man uzņēma, es nedēļu pie vieniem dzīvoju, nedēļu pie otriem dzīvoju. Lēdz kā tāds nebija, gāju uz mazslidotavām slidot, pa vakariem skrēja crosses, iepazinos ar vietējiem latviešiem, kas arī tā kā paskrēja līdzi pa dienu, tā kā nebija ko darīt, man piedāvāja, vai es tur nevarētu aiziet tur palīdzēt latviešiem, tur zālīt nopļaut, tur kokus apgriezt, tur jumti nopiķot un tā tālāk, jā, un es teicu, protams, ka man tāpat darīt nav ko, jā, tad man bija ģimenes, kas piebrauc, man paņēma, aizved, es tur palīdzēju viņiem, tad mēs pavadījām kopā laiku, pa vakariem, gāju skraidīt krosu un gaidīju atkal, to iespēju, ko te tālāk darīt, jā, un tad parādījās iespēja braukt uz zemāko līgu, jo visur bija sācies čempionāts, un man aģents teica, šanses tev nekāda nav kaut kur tiktēt iekšā, tikko sācies, nevienu nemainīs un nevienu nemetīs ārā. Var braukt no pašas apakšas tikai. Jā, tā es uzskatu, ka es izkarojos nedēļas laikā, praktiski 10 dienu laikā es no koloniālās līgas tiku līdz NHL. Es aizbraucu, es nospēlēju koloniālā līgā nedēļu.
Mazāk par nedēļu. Tad man pamanīja Otavas skauti. Tad viņi uzaicināja man uz farmu. Tad es aizbraucu uz farmu, un īsā brīdī farmā man gribēja piedāvāt NHL līgumu. Vienkārši tas likums neatļauj, tā kā es biju pie Monreāls vēl draftēts. Man tur konkrēts skaits bija jānospēlē farmā, lai es varētu tā kā NHL līgumu parakstīt ar Otavu. Tos sīkums es nezinu, tad visu likumdošanās, jā. Un tad man aģents vienkārši teica to, ka viņš saka, spēlēt bez līguma. Viņš to teica 24 spēles farmā. Viņš saka, tas ir baigi riskanti. Dabūs traumu, viņš par tiem aizmirsīs uzreiz nākamā dienā. Un viņš saka, varbūt tās darām tā, ka tu labāk brauc uz Eiropu spēlēt, nospēlē līdz sezonas beigām un nākošu gadu, ja viņi tev gribēs, viņi to paņems atpakaļ. Un tā arī bija. Tā mēs norunājām, kad es tad braucu uz Eiropu. Otava tā kā teica, jā, mēs esam amieru, tikai lūdzu neparakstini, kur Eiropā līgumu, jo pēc gada mēs tev ņemsim atpakaļ. Jo Otava bija pirmo gadu tikai NHL, un tad bija tikai 2 zvaigznes, tur Jašins bija un Deigls bija. Tad es aizbraucu uz Šveici, nospēlēju sezonas beigām, bija iespējas man palikt Šveicē, es atteicos. Un tad man aģents vasarā pārsteidz. Viņš man saka, jā, tev otrais nodraftēja. It kā mēs jau uz to gājām, ka es atkal braukšu. Viņš saka, jā, bet nevis Otavu, bet Winnipeg. Tad es saku, kādā sakarā Winnipeg? Mēs taču ar Otavu runājām. Viņš saka, es pats nezinu, kāpēc tā, bet tu brauc uz Winnipeg. Un tad tur beigās izrādījās tā, ka Winnipegā strādāja skauts, kas bija Maskavas Dinamo. Un savā laikā, kad U20 viņš bija tā kā mums, es pat nezinu, kas viņš skaitījās, tā kā sporta direktors vai kas viņš skaitījās, jā. Un viņš bija redzējis, kā es spēlēju Otavas farmā tās spēles es nospēlēju. Un tā kā viņi lika to sarakstu, ko viņi draftēs, jo agrāk šo draftu bija līdz 12 raundiem, man liekas, ja nemaldos. Varbūt es kļūdos, bet bija lielāks tas drafts. Un tā viņi pašās beigās viņi teica, jā, ko mēs varam ņemt? Viņš saka, nē, ir tāds Vītoliņš, es viņu redzēju, viņš mums darētu, jā. Jo Winnipeg bija tā komanda, kam ļoti patika Eiropas hokejs. Un sanāca tā, ka Otava atkal domāja, ka man neviens nezina, kur es tur nospēlēju farmā, tur, man liekas, 9 spēles tikai, jā. Es laikam kļūdījos sakarā to, ka es teicu, ka es tur 10 dienu laikā no koloniālās līgas tika, man liekas, tur sanāk vairāk. Sanāca laikam kaut kāds, es 10, bet nepilnu mēnešu laikā. Un es nospēlēju tās 9 spēles tur farmā, un man liekas, savācies vairāk punktus nekā viņiem tādā laikā bija rezultīvākais spēlētājs, kam bija jau pie 20 spēlēm. Bet neviens neticēja to, ka kāds sekos līdz tajā brīdī, tas sezonas sākums tikai, jā, bet tur tas aģents, tas skauts, kas bija, viņš bija pamanījis, un pēc tam viņš vēl lielījās, ka viņš man sagaidīja lidostā, ka es iedoju Winnipegu, viņš saka, redz, kā es tevi visu nakti meklēju, kur tu esi, skatījos to statistiku un tā, un es priecīgs, un man likās, kāpēc tu mani izvēlējies? Es tieši gribēju uz Otavu braukt, jo tur jau it kā es visus jau biju pazīns, jau it kā jau tu arī farmā spēlēs, jau tu spēlētājs iepazīns, jā, un beigās izrādījās, tā ir tā loterija, ja, kad kurā komandā tu tiec, jā. It kā man Winnipeg iedeva 3 gadu līgumu, bet es pēc 1. gada pats atteicos, jo, man bija tik daudz spēlētājiem vienvirzienu līgumiem priekšā, un kamēr tev ir 2 virzienu līgums, tev nedos to iespēju. Ceļš, ja klubam vēl slikti iet, viņi sāk taupīt naudu. Un Winnipeg tad 1. gadā uzreiz atkrita atpakaļ, un tāpēc man sanāca tikai tās 8 spēles, jo es biju tāpat kā Balīnskis, es ar Ūtieši teicu, man tieši tāpat kā tev bija. Es atbraucu tādā laikā, 90. gada sākums, visi rakstīja kaut kāds latvietis no Šveices, spēlēdams Krievijā, kaut ko viņi tur sapina visu to kopā, jo skaitīja tā kā, no PSRS, bet arī pašā laikā spēlēja Šveicē, 90. gada sākums Šveices līmenis vispār neuzskatīja to par hokeju, ja. Sevi tā kā latvietis prezentēja, ja. Tas bija tieši 90. gada sākums, ka vēl
nesapratu, kas ir Latvija. Ja? Un tikt sastāvā, teiksim, iziet visai nometnē cauri, un es uz pirmām 8 spēlēm tiku sastāvā. Jā, bet tā, kad mēs pirmās jau 6, cik tur, laikam, 1 uzvar bija 5 zaudējumi, sāk slikti iet, tad man trenera asistents pateicies, ja tu neiemetīsi vārds, tu esi pirmais, ko mainīs, uzreiz sūtīs uz farmu lejā. Jo par tevi ļoti daudz runā, kādā sakarā tu spēlē pamatsastāvā un farmā spēlē kanādieši, kas jau vairākus gadus ir bijuši šī sistēmā. Jā. Nu jā, it kā centos, bet tos vārdus neiemet, un tad man pateic viss. Tu esi pirmais, ko nosūtēja. Un tev vairs neuzlika atpakaļ? Man 2 reiz izsauc, bet 2 reiz man neuzlika uz spēli. Jo man bija bonus, es tur viss naudā. Man bija bonus, es saņemu naudas bonus, ja es nospēlēju 10 spēles NHL pirmajā gadā. Un tu nospēlēji 8. Un viņi man nedeva nospēlēt tās 10 spēles. Viņi man visu laiku ņēma nost, un bija mirklis, kad es man varēja pieteikt, jo nebija spēlētāji. Uz spēli tu var pieteikt 18 pamats sastāvu spēlētājs, 2 var 20 laikam, jā. Un es biju 18. Man tāpat noņēmās. Viņi teica, ka mēs šo spēli spēlēsim 3 maiņās. Diezgan absurdi, vai ne? Pasaules bagātākajā līgai. Tur ir tā, ka tur tādā laikā skaitīja naudu. Un tikko, ka tu esi, un tad, jo tas man arī varbūt tās lika mazliet vilties tādā visā, ja, kad tas pirmais gads bija ļoti grūts Amerikā, ļoti grūts. Es atceros to pārlidojumu, kad es no Monktons, tur, kur U20 spēlēju 2 gadu atpakaļ pasaules čempionāts, ar gadu nospēlēju, tur -40, man izsauc uz Los Angeles, kur Winnipeg spēlēja Los Angeles izbraukumu spēli, kur tur +30. Un es teicu, es saku, labi, uz cik ilgu laiku es braucu, viņš saka, neviens nezina. Iedomājies, un es ņēmu hokeju somu, tas tādā laikā bija koka nūjas, ja, tad tur kaut kāds 10 nūjas, man bija savs sagatavot, kā viņiem jau tur arī ir nūjas, ņēmu 2 somus, koferus ar vasaras ziemas drēbēm, jo tur no -40, uz +30, lidojums bija kaut kāds pie 9 stundām ar pārsēšanos ar visu. Tad tas no austrumu krasta kaut kur, jā? Jā, tas ir pie Halifaksas. Un es aizlidoju uz turieni, tieši pusdienas laiku, aizdevu uz viesnīcu, paguļu, tad braucu uz spēli, tur ierados uz spēli, sāku iesildīties visu, vakarā pēc 2 stundām sākās spēle, man pienāk treneris, kā viņš zina, mēs izdomājam, ka tu nespēlēsi šodien, šeit tev biļeti atpakaļ. Tā man bija tādas dusmas uz visu. Es domāju, es braucu šeit 11 stundas svīzdams, valodu ne visai zina. Tev viss cauri visai Amerikai pārlido, tev notur līdz pēdējam, un tev tur stundu pirms spēles pasaka, zini, tu šodien nespēlēsi, šeit tev biļeti rītā no rīta lido atpakaļ atkal uz -40. Un tas bija, un man vēl reiz aizturējās, kaut kas lidmašīnā notika, kaut kāda drošinātāja izsit lidojuma laikā, kaut kas sāk kūpēt, visiem panika, man bija nospļauties uz visu. Un es ar 2 dienu nokavēšanos es ierados Monktonā, jo es negribēju nekur iet, meklēt kaut kādas ātros reizes, lai es tiktu uz turien, man forma pa ceļam pazuda. Un es ierados mājās bez formas, bet farma treneris teica, tev ir jāspēlē, tu mums esi vajadzīgs. Sameklēja man kaut kādu vecu formu, kamēr manējā atradās, un tāpat bija jāspēlē. Tas NHL sapnis, tad tu tā kā tas aizgāja, tu sāki koncentrēties uz Eiropu, uz Šveici. Kāpēc Šveici? Bija tā, kad tādā brīdī, es nezinu, kā es būtu rīkojies tagad. Teiksim, pieredze. Tas bija gads, kad es nospēlēju 121 spēli, un es nesaņēmu $1 virs savu līgumu, minimālā. Man neļauj nevienu bonusu dabūt nekur. Un te es domāju, es biju iekrājis, tas nav noslēpums, bija iekrājis kaut kāds $12,000 gadu laikā. Un es atbraucu, man bija sisti zobi, man bija nocirsts pirksta gals, man traumas bija, man zobs, man liekas, reiz 5 sits ārā sezonas laikā. Un es domāju, tas ir to vērts, ka man neļauj
teiksim, tikai dēļ naudas, ja, ka man neļauj spēlēt to, ko es varbūt it kā varētu. Ja. Kaut man it kā vēl 2 gadu līgums bija. Ja, un viņi visai saka, nākošu gadu tu jau būsi tuvāk. Ja. Tā kā apmēram tu esi iedzīvojies, pieredzes, un nākošu gadu tu būsi tuvāk. Un tā kā es ar aģentu runāju, es saku, zini, man tas gads galīgi nepatīk. Es saku, man nepatīk. Ja, viņš saka, ko tu gribi? Es saku, zini, es nezinu. Un sākās tieši runāšanas to, kad nākamais sezon varētu neiesākties. Lokauts, jā. Jā. Un es saku, klausies, ja lokauts ir, kas tad ir? Viņš saka, kā farmu spēlē tālāk? Es saku, es negribu vairāk braukt uz to farmu. Viņš saka, davai es tās painteresēšos Eiropā, varbūt tās kaut kas Eiropā ir. Un burtiski 2 vai 3 dienu laikā viņš man zvana, klausies, to Šveici piedāvā. Rapperswil tā bija? Jā. Un viņš saka, tavu labākā sezona, es paskatījos pēc statistikas, Nē, Rapperswil man nesanāca. Jo tur arī, teiksim, mēs it kā līgā palikām, tur bija fāze, ka bija labi, bija kas slikti. Un sanāca tā, kad viņš saka, ko daram? Es saku, zini, es negribu vairāk braukt uz farmu. Mēs tā kā vasarā mazietiņu ievilkām, tad es parakstīju ar Rapperswil, jau aizbraucu nometni, Winnipegu mēs informējām, kad es parakstu Eiropā. Viņi to tā kā uztvēra, viņi saka, labi, mums tāpat lokauts sāksies, spēlē Eiropā tur, gan jau pēc tam, zini. Un pienāca jaunais gads, tā, kad atsākās NHL, man liekas, kaut kādās janvāra 1. nedēļā viņi atsāka. Tā man atsūtīja vēstuli, viņi teica, tu brauks atpakaļ pie mums, bet, zini, kaut kā, tas bija tas brīdis, kad es tā, kaut kā, man likās, es esmu iedzīvojies šeit, it kā mani komandas biedri, ja. Ģimene pirmo reizi mēs bijām laimīgi, ja, ka mums visi apstākļi ir, ja. Meitiņa maziņa pavisam. Meita maza, viņa iet skolā, katru dienu es esmu pie ģimenes, mums ir pietiekami daudz brīva laika izbaudīt to ģimenes dzīvi, ja. Šveice pats par sevi sapņu valsts, ja. Hokejs man likās ir labs, es jau esmu pieredzes, jau esmu pusgadu nospēlējis. Un tagad visu mainīt, pateikt, viss, es braucu prom uz Ameriku, atkal vienam, ģimenei tad jābrauc uz Latviju, jā, jo tas ir jāatbrīvo tā vieta un viss, un es tad domāju, ja viņi gribēs, tad varbūt tās kādreiz pēc sezonas vai kā sanāk, bet tādā brīdī es izšķīros tomēr, ka man ģimene bija svarīgāk, tie apstākļi viss, un es paliku Šveicē, un tad man bija jālauž līgums. Tad vienkārši bija jāparaksta to, kad es atsakos no tiem 2 gadiem Winnipegā, ka es laužu viņiem. Un tad es parakstīju, ka es laužu līgumu. Un tā man tas NHL sapnis, teiksim, beidzās. Pēc tam bija vēl iespējas? Nē, pēc tam vairāk, jo tad jau bija 20, sanāk 5, 26. Jā, tā kā Balinskam teica. Tad man bija piedāvāju uz Zviedriju uzreiz, pēc tam Rapperswil, jā. Kur it kā brauc arī ļoti daudz, teiksim, Zviedrijas līgas skaitījās pēc NHL tādā laikā labākā. Tad es 1 gadu nospēlēju Zviedrijā, kur arī tas specifiskais hokejs, ko tēt visi puiši no Zviedrijas saka, ja, kad grūti spēlēt Zviedrijā, ja, kur tā sistēma tev neļauj, jo man arī sākumā bija tā, ka es līdz vārtiem netiku. Man teica tikai tur, to tu drīkst, to tu nedrīkst. Lai tu ieietos tanī, man pagāja bez mazliet kaut pāris mēneši, ja, kamēr tu vispār saproti to, ka tev arī kāds gols ir jāiemet, ja, jo pierast tur Šveicē, tur katrā spēlē met iekšā, un te tu pēkšņi nevari vairāk nevienu vārdus iemest. Jā, jā, tā sanās, Zviedrijā mēs nospēlējām, bet arī bija ļoti labi apstākļi. Ļoti labi apstākļi, vienīgais, kāpēc es Zviedrijā nepalīku, tāpēc, kad Zviedrijiem bija noteikums, ka man visu vasaru jādzīvot. Man jātrenēs ar komandu un jāpaliek. Viņi gribēja nevis Rögli, bet gribēja Göteborgu, gribēja tā kā piedāvāt man 2 gadu līgumu. Un es teicu, es negribu visu vasaru dzīvot. Viņam tas treniņu process tāds, ka tu tur no pirmdienas līdz ceturtdienai trenēs, un piekdienas, sestdienas, svētdienas tev brīvs ir. Es esmu domātās 3 dienas darīt vasarā Zviedrijā. Viņš saka, lido uz mājām. Es saku, katru nedēļu es lidošu uz mājām. Es saku, kas par to maksās? Viņš saka, tu pats maksā. Es saku, es pa brīvu spēlēšu. Es saku, nevar trenēties pie visu vasaru mājās un tikai braukt, kad sāksies koptreniņi īstie, ka viss komanda iet uz ledus. Viņi teica, nē, mums ir kluba filosofija tāda, ka komandai jābūt jau no paša sākuma un tā.
Un tad es aizbraucu uz pasaules čempionātu Belī, ka mēs izgājām uz A līgu 95. gadā, un mēs ar šveiciešiem. Mēs Šveici apspēlējām, nu, tā kā fināla spēle 1-1 nospēlējām, un man šveicieši piedāvāja. Es teicu, un šveiciešiem tas likums ir tā, ka pa 8 mēnešiem nevar atrasties Šveicē, jo tur tas darba atļauja bija 8 mēneši tikai. Es saku, tas tieši, kas man apmierina, 3 mēnešu vasaru tu var pavadīt Latvijā. Jā, un tā mēs atkal pārnācāmies uz Šveici. Un uz palikšanu? Nu, tad bija tas brīdis, jā, kad bija jāizdomā, jo jau vecākajai meitai tuvāk nāca skolgadu. Jā, vēl viens gads bērndārs bija, un mums bija jāsaprot, ko mēs darīsim tālāk. Un svaidīties pa pasauli, bērnam ir ļoti grūti. Jā. Visai draugi viņi jau visai nevarēja saprast, kāpēc tā, ka tu vienu gadu tu iedzīvojies, iepazīsties, un nākamā gadā tu aizbrauc tur, kur tur vispār nevienu nepazīst. Jā. Tas bērnam psiholoģiski ļoti ietekmē. Un tad mēs teicām, davai mēģināsim, tad, ja mēs braucam uz Šveici, mēģināsim tad tur ieķerties tā, lai vismaz, lai meitai tad ir, teiksim, pakārtosim to dzīvi viņai, tā kā, lai viņi varētu mācīties un iet skolā un visu. Un tā sanāca pirmos parasti uz 2 gadiem, un tad visu laiku tā kā pagarināja, un tā kā, pēc tā doma bija tā kā vienā vietā nobāzēties. Tad Kūra, Turgava, jā, tās? Jā, Kūra bija kāds 6 gadu laikam, 5, un pēc tam Turgava bija. Harī, tajā laikā, kad tava paudze precējās agri, tu arī laikam, jā? Salīdzinoši, cik tev bija gadi, kad tā 21. 21, jā. Šobrīd 21 gadu vecumā, es nezinu, kaut kā Ilse ir kāds aprecējies? Man liekas, Bergmans. Okay. Nē, Bergmanim tā ir 24, 21, jā. Ir cits laiks. Jā, ir cits laiks. Ir cits laiks, bet ir tik būtiski atrast to īsto cilvēku, jo jūs ar Zanu esat joprojām kopā. Jā. Jūs viss turpinās. Mums viss ir labi, bet tie bija tie laiki, teiksim, kad tā brīvā laika bija ļoti maz. Jā, un gribās vienmēr pavadīt ar kādu cilvēku kopā, ko tu mīli, ar ko tu gribi pavadīt kopā, saprot, un tādā brīdī, zini, ko tu darīji, zini, kā tu iepazīsties, tev patīk, un domā, kāpēc gan ne, tādā laikā nekad nedomāju, kur dzīvos, vai dzīvos būs, vai mašīna būs, vai mums būs tas, mēs par to nedomājam. Tas bija patiesākās attiecības. Jā, mēs tādā laikā par to vispār nedomājam. Mēs domājam, mēs saprecēsim, mēs dzīvosim kopā un visu, un nekādi plāni, nekas tāds vispār nebija. Jā. Cik grūti bija toreiz, kad tu aizbrauc uz Ameriku? Zana nebrauc. Jā. Kā jūs saglabājāt laulību, kā jūs saglabājāt attiecības? Jā, es rakstīju vēstules. Tādā laikā es rakstīju vēstules. Zvanīt bija ļoti dārgi, man liekas. Jā, es varbūt tās vienreiz kaut kādu nedēļu vai vienreiz 2 nedēļās pazvanīju, jo es dzīvoju, pie latviešiem, es tur pirmais gads aizbraucu, no viesnīcas es vispār nezvanīju, jo es braucu mazliet ātrāk, man teica, ka vajadzētu aizbraukt ātrāk, iedzīvoties mazliet, un es padzīvoju pie latviešiem, un sanāca tā, kad es rakstīju vienkārši vēstules, tie latvieši sūtīja projām, tur tās vēstules arī laikam neregulāri nāca, vienā reizē Zanties lielāku paku atnāca, tā kā mēs mēģinām uzturēt. Bet izdevās? Jā, protams, bet pēc tam tu novērtē to 2 reizes, teiksim, dziļāk, kad tu satiecies. Un vispār tas bija brīdis, kad gribējās tā runāties, un tā valoda nebija. Un es atceros, ka es aizbraucu to Monreāls nometni, viss angliski. Pa vidam kāds latvietis trāpās, ko tu latvietim var pateikt, bet tā gribējās ar kādu izrunāties, un nevar izrunāties, un tu nevar. Un es atceros, ka mēs satikāmies, kopš es aizbraucu kaut kur, man liekas, augusta sākumā, un Zana atbrauc pie maniem novembra beigas. Man likās, es varu runāt vispār visu nakti neapstājoties, jo tik daudz bija sakrājies, ko gribas stāstīt un runāt. Un parādīt droši vien pasauli. Nē, vienkārši runāties gribējās, jo tu nevari izrunāt, tu izteikt tos angļu vārdus, mēģini pēc iespējas runāt tā, lai viņš to saprot, bet tu jau nevari izteikt visu, ko tu gribi. Tu pasaki tikai to jēgu, un tā jēga visu laiku, un nav ar ko pat, teiksim, pēc tam parunāties.
tad, kad jūs nobāzējaties Šveicē, tu izjūti to, kā tas ir tā ģimenes dzīve pilnvērtīgi, ka jūs varat būt katru dienu kopā, jūs kopā audzināt bērnu, pēc tam vēl viena meitiņa piedzimst, un tas tev arī lika, ja, tajā Šveicē tā nobāzēties un vairs nemēģināt. Droši vien jau, ka bija piedāvājumi varbūt tur kaut kādā Vācijā vai vēl kaut ko. Jā, bet tur jau tas pats pēcēs. Nu, Vācijā var lielāka valsts, tur lielāka pārbrauciena. Saka, mēs bijām Zviedrijā, un Zviedrijā arī patīk. Un, ja Zviedrija var būt tās, viņi pateikt, labi, tu var braukt vasarā uz 3 mēnešiem mājās. Es pat nezinu, varbūt es būtu pat parakstījis Zviedrijā. Jo Zviedrijā bija labāks hokejs. Teiksim, viss tas apkārt hokejam, viss tā ģērbtūs, iekārtošana, viss tas bija, tā kā NHL līmenī, profesionāli, ja. Šveicē tomēr, bija savādāk. Un sanāca tā, ka, jā, tad tu izjūti, ja, ka tu vari apvienot to visu kopā, tu spēlē hokeju, kas tev patīk, un tev ir ģimene ar blakām. Ja? Un tā, kad tu to visu sezonu nospēlē, pietiekami daudz laika apceļot vēl, un vienmēr beigās vēl nāc tas pasaules čempionāts. Tā ilgošanās satikt vēl savus draugus, kas ir izmētāti pa visu pasauli. Ja? Un tad tu vēl to mēnesi, tā kā tagad tu satiecies kā spēlēt, tu atkal izbaudi. Ja? Tas tev tā kā tur ir sezona, ģimene, tad tu uz mēnesi izkrīt ārā, bet atkal tu satiec citā vidē, kur tu spēlē par savu valsti un ar saviem bijušiem spēlētājiem. Ja? Tas tā man patīk. Kā tas ir? Tu esi tādas lieliskas dzimtas dinastijas pārstāvis, Harijs Vitoļņš III. Tavs vectēvs 1915. gadā dzimušais Harijs Vitoļņš I spēlēja Latvijas izlasē 38. 39. gadā arī pasaules čempionātā vai Eiropas, starptautiskās spēlēs. Pēc kara viņš brauc uz Maskavu un parāda krieviem kanādiešu hokeju. Tas ir pēc otrā pasaules kara. Viņš ir viens no tiem, Edvards Klaus un vēl viens cilvēks, kuri brauc. Tavs tētis, Harijs Vitoļņš II, viņš ir fantastisks organizators. Viņš ir sporta komitejā PSRS laikā Latvijā atbildīgs par hokeju. Viņš organizē Montreals Canadiens un Washington Capitals spēles šeit Rīgā 80. gadu beigās. Kā man Jānis Matuls teica, pats suvenīri bija, viss tika sagatavots. 90. gadi tavs tētis turpina Latvijas Hokeja federācijā strādāt, un viņam esot bijusi fantastiska prasme Kirovam Lipanam pārliecināt, ka vajag iedot papildus naudu hokejam, kas nesot bijuši praktiski nevienam cilvēkam. Kā tu viņus atceries? Nē, man grūti tās finansiālās un tos, ja es kā spēlētājs, es jau vispār neiedziļinājos tur, ja? Bet to, ka man vecais tēvs bija ļoti nosvērts, un viņš man vienmēr nomierināja, ja? Tas bija cilvēks, kas varēja nākt man uz spēlēm, un viņš vienmēr skatījās, viņš man nekad nepārmet neko. Vienkārši reizēm kaut ko, teiksim, tādas mazas ieteikumus, ko darīt, ja? Un tie paši mazākie laiki, es atceros, man patīk braukt pie vecātēva, mēs spēlējam hokeju, mums bija viena īsta pakārtot hokeju. Jā, un tā kā man vecā māma taisīja vakariņas, mēs spēlējam hokeju. Tas bija tas rituāls mums vienmēr. Jā, tēvam, kā spēlējis, viņu vēl atceros, ka es vēl mazīši būdams, ja, ka viņš vēl spēlēja Latvijas čempionātā. Un to, ka tēvs, viņam hokejs arī bija viss. Jā, un viņam nebija svarīgi, teiksim, finansiālā puse, viņam bija svarīgi tieši hokejs, jā. Un viņš bija gatavs visu atdot, lai hokejam iet labi. To es 100% zinu. Es pat zinu to, es pārliecinājos to, ka pirmo reizi, kad es nopelnīju naudu Šveicē, es aizbraucu, es tēvam pārsūtīju naudu. Un viņš visu naudu ielika hokeja nojās, jo kaut kādai komandai bija kaut kur jābrauc izlasē, kaut kādai spēlēt. Viņš teica, tur nebija nauda, nevienam federācijai nebija, man tāpat tā nauda, man asvēs, es viņu tāpat netērēju. Viņš teica, es to naudu paņēmu, nopirku visu, es saku, bet tev kāds atdos? Es nezinu, pēc tam, tie bija tie laiki, gan jau mēs nokārtosim, gan jau kaut ko mēs dabūsim. Tas 90. gadu sākums. Jā, gan jau viss būs, bet tev kaut kas ir, kaut kā čeki saglabājas vai kaut kas. Viņš teica, klausies, tu man iedevi.
Es savu naudu rīkojos tā, kā es gribu. tas bija man tēvs, ka viņš bija gatavs, teiksim, visu atdot hokejam. To es viennozīmīgi. Pārlicam nedaudz pāri. Tu beidzi spēlētāju karjeru, Šveices 4. līga pēdējais gads, ja es nekļūdos. Jā, tas bija tā spontāns. Vēl uzspēlēt, būt hokejā. Man bija jāizdomā praktiski Turgavā, ka man tā kā beidzās. Man no reģiona blakus, teiksim, klubs, kas zem tās sistēmas bija, viņi piedāvāja man, vai es negribu nākt par treneri. Bet atbildi man ir nedēļas laikā jādod. Es saku, mēs gribam, lai tu paliec par treneri, jo mums ir daudz jauniešu, mums ir vajadzīgs cilvēks, kurš ir spēlējis, kurš iedvesmo tos jauniešus, ka viņi nāk, mums klubs ir tāds privāts un viņš sanāk dārgāks nekā tie, teiksim, valsts atbalstītie klubi. Mums ir grūti dabūt spēlētājus, un tāpēc mums vajadzētu kādu personību, kas iedvesmo tos puišus nākt tieši pie mūsu. Bet viņš to vajadzētu ātri izdomāt, jo mums jāmeklē cits vietā, jo mums tā. Un tāpēc sanāca tā, ka tādā brīdī es domāju, kā es beidzu visu. Es gribēju spēlēt, es tur kaut kāds pārunas ar Vācijas klubiem runāju, es domāju, nē, tas tā. Es domāju, cik es ilgi vēl vilku. Kāda tev veselība bija? Slikta bija. Mugura, jā? Nē, man bija ceļa. Mugura pat, sākumā man likās vienmēr mugura, tā ir aktuālā problēma, bet beigās man bija ceļa tā, kad pēdējo sezonu, kad es spēlēju, ja kāds saprot, piemēram, kortizonu celību drīkst špricēt 1-2 reizes gadā. Es šī špricēju 12 reizes gadā. Jo man neturējies, es nevarēju paiet, man sāpes bija, es pat trepēm nevarēju uzkāpt, un tādā pašā laikā it kā hokeju gribās spēlēt, un tā man daktars, viņš saka, viņš ir šveicieši, viņš saka, nedrīkst, es saku, špricē. Es saku, tā ir mana veselība, es par viņu pats atbildu, jā. Es saku, bet tu taču beigsi uz ratiņkrēslu, tu nekad nevarēsi paiet vaigās, tev tur viss, bet, kaut kā es izgāju, un tādā brīdī, kad it kā varēja pāriet uz to treneru darbu, es domāju, varbūt tas ir pat labāk, jo tā ir tas sloks ir nost no fiziskās puses, jā, un ka es varētu uz treniņu darbu pāriet. Un tāpēc es uzreiz parakstīju uz 3 gadiem ar to klubu treneru līgumu, un tā kā viņam bija 4. līgā komanda, jo sākumā es jau tā kā bija tā, ka treneris parakstījis jaunatnes hokeja skolā. Un tā, nevis 4. līga, bet tā bija 2. līga. Pēc Šveices ranga tā bija tā kā 4. bija A, B profesionālās, un tad ir 1., 2., 3., 4. amatieru līgas, tā bija 2. amatieru līga. Un klubam gāja visai labi, viņi saka, klausies, mēs varam izkrist ārā uz 3. Viņš saka, tu negribi paspēlēt pa vakariem. Es saku, nē, es neesmu. Viņš saka, lūdzu, viņš saka, tu tāpat vakar brīvi ir, Es saku, labi, davai es paspēju, bet uz izbraukumiem nebraukāšu nekur. Es saku, man tāpat bija dienu bērnu treniņu vakarā. Tā kā tā ir daudz dara, jā, mums spēlētāji. Tā es nobeidzu, es piekrītu uzspēlēt to 1 gadu, bet pēc tam es teicu vairāk nē. 2005. gads debija Latvijas izlasē kā trenera asistentam pie Beresņiem, pareizi? Jā. Pasaules čempionāts Austrijā, Innsbruka. Jā. Kā bija ielikt uzreiz tajās kurpēs? Zini kā, tu jau it kā tos visus spēlētājus pazīsti, jā. Tomēr tie pēdējie gadi jau, skaitās tā, būdams tā kā kapteinis, tu jau tomēr pārzini komandu, tā kā es mēģināju uzņemties to atbildības sajūtu, jā. Šeit tā pārēja treneris spēlētājs, tas vienmēr ir grūti. Es vienmēr visiem jauniem treneriem saku, jums jāsaprot, ka jūs vairāk neesat spēlētājs, jo vienmēr jau tādā brīdī liekas, es teicu, būšu labs pret viņiem, darīšu tā, kā viņi grib, bet arī pašā laikā es būšu treneris. Jā. Tā neiet, jo jāsaprot, kas ir vajadzīgs visai komandai, nevis tur pāris cilvēkiem, kas patīk. Jā. Bet tā bija laba dzīves pieredze. Un, teiksim, priekš treneru karjeras tas bija ļoti labs atgrūdienu punkts, jā, jo es, kā es saku, paralēli strādājot sporta skolā, es varēju pieaugušā hokejā būt iekšā, jā. Tad tu turpināji dzīvot Šveicē? Jā. Un vienkārši atbrauc uz izlasi tad, kad bija tie logi, kad vajadzēja atbraukt? Jā. Jo man sanāca tā, ka man nebija neviens tāds izkrišanas gads. Es uzreiz kā beidzu Šveicē profesionālu karjeru, parakstīju uzreiz 3 gadus sporta skolā. Un uzreiz paralēli tā kā piedāvāja Latvijas izlasē, ko man sporta skolotājs, protams, ka mēs tev atlaidīsim uz izlasi, jā, atradīsim aizvietotājus tavā vietā. Un tas tā labi sanāca.
Beresņevs zaudē darbu pēc 2005. gada, nāk Vorobjovs, 2006. gads čempionāts Rīgā, tu neesi izlasē, bet 2007. Znaroks debitē Latvijas izlasē, un tad sākās Latvijas hokeja, varbūt visveiksmīgākais treneru tandēms, Znaroks Vītoliņš, Znaroks galvenais, Vītoliņš asistents, bet jūs esat vienkārši tik labi viens otru papildinoši, ka jums sanāk fantastiska karjera tālāk. Jā, teiksim, tas sākām mēs visi kopā, tā kā Beresņevs bija galvenais, mēs ar Znaroku bijām asistenti, pēc tam sanās tur nesaprašanās starp vadību un spēlētājiem un treneriem, bija tāds pārmaiņu gads, kad, teiksim, kad tika uzaicināts Vorobjovs par izlases galveno treneru, arī pašā laikā mūs teica, lai mēs arī visi paliekam. Un es teicu, netaisiet pa apsmieklu Latvijas izlases. Es teicu, Vorobjovs nāk ar savu asistentu, un mēs vēl 3, mēs 5 asistenti. Es saku, ko mēs tur darīsim visi? Es saku, ja jūs gribam teiksiet, tu maini, tad tu maini visu. Man nav nekāda pārmetuma tev, ja tu izdomā nomainīt treneru, viss, paldies. Es biju forši gadi bija kopā, es saku, un es atteicos braukt, kad Kirovs man zvanīja, teica, tev jābūt uz Latvijas izlasē, jo Vorobjovs tev grib redzēt arī savā. Es saku, bet tur ir pārpilns ar treneriem, es saku, ko mēs tur darīsim, Un vienkārši es atteicos braukt, es teicu, ka nē, ja tur ir treneris, tur ir savi asistenti, jo beigās tā arī sanāca, bet Beresņevs beigās noņēma. Jo Beresņevs arī bija kā asistents ielikts Vorobjovam, beigās palika tikai Znaroks viens pats. Un tas sanāca, Vorobjovu noņēma nost, Oļegs bija, un tad Oļegs teica, viņš saka, vai tad mēs 2 pārņemam. Viņš saka, es mēģināšu, jo es biju aizņemts Šveicē, es saku, man tur ir darbs, man ir līgums, viņš saka, un Oļegam bija, teiksim, viņš tur tā kā izlasē jau bija, viņš saka, es pārņemšu, man vajag tā kā savus asistents vākt. Es saku, ja tu būsi, es saku, kāpēc gan es jau strādāju pa asistenti, Man it kā atļauj apvienot to visu. Tā mums aizgājās. Bet jums ir ļoti labas personiskas attiecības, pareizi? Mums ir... Vai vairāk kāds darba attiecības? Mums ir darba attiecības. Mēs varam satīties, bet ārpus lēdz, ka mēs Latvijā, teiksim, arī laikā, kad mēs bijām, mēs reti. Man ir savs draugu loks, teiksim, mums 5 gadu starpība ir abiem. Viņiem ir savs draugu loks, bet arī pašā laikā varbūt vienreiz mēs tā ģimenēm satiekamies gadā. Tas ir, teiksim, tāds maksimums. Sarunas nobeigumā es gribu dzirdēt, kāda bija toreiz sajūta pirmoreiz izejot elitē ar Latvijas izlasi 96. gads Eindhovenā, Jā. Toreiz tas, kad Znaroks iestūma Šveices vārds ar kopā ar Ripu vārtos, tiesneši ieskaita, Latvija nospēlē nešķirts. Jā, nešķirt nospēlē. Un pirmo reizi elitē, un pēc tam seko tavs fantastiskais čempionāts, es skatījos arī pēc punktiem labākais Turku, Tamperē. Jā, mēs bijām 97. gads. Mēs ar Oļegu, mēs bijām, teiksim, tas bija ļoti veiksmīgs. Oļegam, man liekas, bija vēl vairāk, viņš, man liekas, bija top 3 kaut kur iekšā bija. Zini, tā kā spēle, te vieta, es varu teikt vienkārši kā spēlētājs. Es atbraucu uz to, uz čempionātu, es nebiju, man liekas, uz pašu sākumu. Es atbraucu, tā kā es biju no Šveices, es atbraucu čempionātu vidū. Vai uz pašu sākumu. Bet tā kā tev aiziet, tev ir tās emocijas, un tad mēs tā kā mums labi gāja, mēs apspēlējām tur Baltkrievus, kas it kā tuvākie pretinieki bija, un tad tā Šveice, kur it kā liekas vienmēr viņas vajag apspēlēt, bet viņi tik sīkst, ka viņas visu laiku tā kā klupšanas akmens bija, un tad tie ieskaitītie vārti bija, un tiesnesis bija tas kanādietis, kas Šveicē tiesājas, viņu labi pazina. Un es vēl viņam pirms turnīra atsvastēju, es saku, klausies, tad viņš ir kanādies, un es saku, beidz to mīksto hokeju, vienreiz svilp tur pa katriem mēstēm dot tur 2 minūtes, Un toreiz viņš ieskaitīja golu, es domāju, joheļ, cik labi, ja tagad tādu golu, tas ir, varbūt ābets āsāks, kā nedrīkst iegūt vārds, Bet, tie bija zelta vārti, un mēs patiešām labi nospēlējām, un
jā, emocijas vienmēr, kaut kas pirmo reizi notiek, emocijas vienmēr ir fantastisks. Jā, kad tu līksmo, kad tu ej, kad tev liekas, ka wow, tas viss tikai pavarās priekšā. Jā, tas bija tāds dzīves posms, un pēc tam jau nāca vēl labāk. Jā, tā kā, es saku, tas bija tādā brīdī, tas bija tāds arī nesamākslots prieks. Bet 97. gads, labi, Latvija dabūja 23. gadā medaļu, bet 97. taču arī varēja dabūt tur pavisam nedaudz nesagāja, lai mēs varētu cīnīties par medaļām. Bija taču labas spēles, tu Kanādai, man liekas, iemet, ne? Nē, es tieši Kanādai Vai tu neiem pret Zviedriem? Es tur Norvēģiem iemetu. Varbūt es kaut ko jaucu. Nē, tur Kanādai es varēju iemest, tā bija man dzimšanas diena, pie rezultāta 3-1. Es tukšiem vārtos metu, vārtsargs noķēra. Viņš tā kā vicinēja roku un tieši rokā iemet viņam. Ja es būtu iemetis trešā trešdaļā 4-1, es domāju, mēs būtu nosargājuši to uzvaru. Tā kā man vienmēr Matuls vienmēr pārmet. Viņš saka, kā tu neiemet tos vārtus? Es saku, it kā jau es metu 3 vārtus, ne jau es garām aizmetu, es trāpīju vārtos iekšā, bet, vārtsargs noķēra viņu. Jā, tas bija tāds gads, kad mēs varējām varbūt tikt augstāk, bet to mēs tikai apjēdzam tagad. Tādā laikā, kad mēs spēlējām, mēs pat nedomājam, vai mēs varam līdz medaļām kaut kur, kā mēs tikko elites divīzijā tikām. Jā, mums galvenais bija tā nosargāt. Pirmkārt, ja tu tiec uz augšu, tev pirmais ir plāns nosargāt, ne jau uzreiz pa medaļām cīnīties. Jā. Un uzreiz tās spēles pirmās likās, ka tur viens zaudējums, tad otrs, jā, un tā kā mēs zaudējām Itāļiem, jā, no 4-1 vadībā 4-5, jā, tad, jā, mēs sapratām, ka nav, bet arī pašā laikā ar to spēli mēs rādījām, ka mēs būtu spēlējuši labāk. Būtu tas, teiksim, tā formula, teiksim, čempionāti būtu savādāk, jo tad bija tā kā... Tur bija skarbi kaut kā ļoti. Tur bija kaut kā tā, ka mums tā kā divās grupās sadalīja un kājām par riņķi, bet, komanda bija mazāk augstākā līgā, man liekas. Jā, jo aizgāja pirmās 6 komandas aizgāja mēs bijām prom, 7. mēs 7. Tā kā mēs no savas grupas, katrā grupā bija 5 vai 6. Tur bija fantastisks spēles pret Zviedriem, neizšķirt pret Kanādu, neizšķirt. Mēs pret abiem finalistiem nospēlējām neizšķirt, pret Kanādu un Zviedru neizšķirt nospēlējām. Tas bija tas čempionāts, kad Vācijā 8-0 Jā. Tas ir pārbīgi kosmos, vai ne? Jā, tas bija, un mēs Slovākus apspēlējām. Labas komandas, jā, bet diemžēl. Bet tas bija pēc tam, saprot, mēs jau tālāk netikām, tā kā vieta laba, bet jā, ja mēs būtu Itāļus apspēlējuši, mēs būtu 6. tikuši. Pret Ameriku arī bija ļoti cieši tā pirmā spēle. Jā, pret Ameriku tā bija pirmā spēle, varbūt tās mazliet mēs nebijām gatavi tam, kā tā spēle būtu. Vārtsarga problēma toreiz Skudram trauma un Klodāns. Jā, tur viss kas mainās. Artūrs beigās piebiedrojās un tad Artūrs fantastisks spēles pret Zviedriju tur nostāvēja, jā, un ja būtu Artūrs varbūt bijis pret Kanādu, varbūt mēs būtu pie rezultāta 3-1, varbūt mēs būtu nosargājuši. Tas nav pārmetums šiem Klodānam vai kam. Bet Artūrs bija klases augstāks vārtsargs, jā. Un es domāju, viņa sniegums būtu varbūt tās savādāk to samainījis. Jā, bija iespējas, jā, tanī laikā man grūti pateikt, es pa vietām nemaz nedomājām. Jā, mēs vienkārši spēlējām un vienkārši pārmetums tam, ka mēs tiem Itāļiem zaudējām. Nav vinnētas spēles praktiski. Latvijas hokejs iet uz priekšu, ir olimpiskās spēles, mēs esam pasaules čempionātos augstākajā divīzijā, mēs esam šobrīd Daugavas jaunajā ledushallē, kur Latvijas hokejam beidzot ir mājas. Ir savas ģērbtuves, ir savi biroji, Latvijas hokejs ir beidzot nonācis mājās, lai izdodas tālāk iet vēl drošākiem soļiem, lai hokejs turpinās vienmēr un lai tie 10 000 klātienē un 100 000 pie televizora ekrāniem vienmēr jūt līdzi, un paldies arī par to fantastisko darbu, ko tu un visu komandu dara. Jā, paldies arī visiem atbalstītājiem, jo, teiksim, bez atbalsta nekas tas nebūtu. Jā, un tā kā, mēs cenšamies iepriecināt cilvēkus, patīkam, ka mums tas darbs izdevās, kā es saku, mēs sajūtām to gandarījumu par labu padarīt darbu šī rudens pirmajā dienā. Tā kā, jā, visi iet uz priekšu un gatavojamies pasaules čempionātam. Pats būtiskākais, ka spēlētāju paudzes mainās, sākās ar tavu paudzi izlases pēc neatkarības atjaunošanas, tagad jau ir kā 3. paudze,
bet mums joprojām ir konkurētspējīgi spēlētāji, un hokejs turpinās Latvijā, kas ir pats būtiskākais, kas bija tā lielā bāža toreiz 90. gadu sākumā, kas notiks ar hokeju. Jā, es domāju, ka tagad ir tas hokejs, tā konkurence kļūst vēl lielāka. Un ja katru gadu kļūst lielāka un lielāka, jo tā pieejamība un, teiksim, ir plašāka, ja, treniņu intensitāte un treniņu kvalitāte arī ar katru gadu Latvijā uzlabojās. Ja? Un tie puiši patiešām redz, ko var sasniegt, ka nav tā, ka visu laiku spēlē vecie, jaunies neviens neiet iekšā. Ja? Tie jaunie sajūt, ka mēs varam. Un konkurence ir ļoti liela. Un tāda perspektīva un kvalitatīva. Tā kā es domāju, ka būs atkal jārisina liels problēmas, ja, un tas sastāv izvēle, tas vienmēr ir pats sapīgākais jautājums treneriem. Labi, lai izdodas tev, lai izdodas ģimenei un lai izdodas Latvijai. Paldies! Jā, paldies!